Jā, vācim labi. Tam ala, kažoks. Man. Siltuma nekad nav pa daudz. Tālūk. Jā. Sagatavošanās darbi veikti. Tagad laiks dāvanām. Sveiks, mazo draudziņu! Es tevi sveicu šajos svētkos, bet, diemžēl, pie tevis ierasties nevaru, jo tavs mājas skurstenītis ir tik šaurs, ka es baidos, ka tajā iesprūdīšu. Un tāpēc es pie tevis atnāku šādā veidā. Mīļo Pēterīt, Rūķi man tevi ļoti slavēja, jo tu esi iemācījies skaitīt. Un vēl tu palīdzi vecmāmiņai traukus mazgāt. Un kas visjaukākais, tu ļoti mīli savu mazo brālīti un esi iemācījis viņam staigāt. Lūk, Pēterīt, par to man ir liels, liels prieks. Man Rūķi visu pastāsta. Gan to, ka tu esi bijis čakls, kā arī to, kad esi bijis slims, kā arī to es zinu, kurā brīdī tu neesi klausījis, un kad atkal esi labi uzvedies. Es visu zinu, bet ceru, ka nākamgad tu labosies, vai ne? Mīļo Pēterīt, man prieks par tevi, un ceru, ka nākamgad tu iemācīsies arī lasīt. Un ne tikai trauks mazgāsi, palīdzot vecmāmiņai, bet mašīnu remontēsi, palīdzot tētim. Un tāpēc dāvanu es esmu noslēpis garažā. Šis bija paraugs. Ja gribi tādā veidā sveikt savus mīļos, ej uz Vecītis LV.